Tie viedokļi bija vāji argumentēti, un viņi tikai atkārtojās un atkārtojās. Entās reizes atkārtojās. Viens, kā zināms, aizstāv nacionālās vērtības, otrs viedoklis apsol to, ka šīs izmaiņas likumā ļoti sekmēs mūsu ekonomikas attīstību. Bet ko es neredzēju? Es neredzēju šeit pamatot argumentus par labu vienam vai otram viedoklim. Šobrīd mūsu valstī ir apmēram 1000 uzņēmēji no trešās pasaules valstīm. Vai mēs esam veikuši pētījumu, kā notiek šis bizness? Kas tur ir kārtībā un kas tur nav kārtībā? Kā tur tiek maksāt nodokļi, kādas ir attiecības pret darba ņēmēju un tam līdzīgi? Es neredzu šo analīzi. Es domāju, ka šobrīd vairākās Eiropas valstīs ir šāda problēma. Var minēt noteikti Zviedriju, var minēt Vāciju un citas Eiropas valstis, kur šī migrācijas politika savā laikā nav bijusi vai nav īsti varbūt, teiksim tā, atbilstoši. Jūs redzat, ka šis projekts mums draud ar Zviedrijas procentiem, imigrantu procentiem? Es negribu to apgalvot, bet es drīzāk uzskatu, ka šādas teiksim, ilgtermiņa politikas neesamība, tas pats par sevi nevar pieļaut, teiksim, šādus atsevišķus kaut kādus izgājienus ar mērķi varbūt tās, pavērt durvis tagad vaļā kaut kādam tā skaitā migrantu plūsmas apjomam. Atšķirot piedāvātos grozījumus attiecībā uz iemaksām pamatkapitālā, es domāju, ka jebkuram uzņēmējam un jebkuram studentam ir skaidrs, ka iemaksāt naudu pamatkapitālā viņi var šodien, un rītā tā nauda turpat tiek aizskaitīta attiecīgi tātad uz šī dalībnieku vai dibinātāja valsti par kaut kādu pakalpojumu, un viņš šeit vienkārši nav tās naudas. Ja? Tā ir fikcija. Papildus lietas, mēs ielikām vismaz 5 darba vietas, gadā nomaksāts 10 000 latu. Es šo likumu lasu absolūti pragmatiski, un es saskatu šī gadījumā divus atslēgas vārdus. Pirmām kārtām jaunas darba vietas, un otrām kārtām investīcijas Latvijas ekonomikā, ko prasa visi uzņēmēji, naudas apgrozījumu. Un ja kāds te domā, ka pie austrumu robežas stāv rindā cilvēku ar naudas maisiem, kuri vēlas iekļūt Latvijā par jebkuru cenu, tad šie cilvēki kļūdās. Jūs cerat, ka ar tām firmām, ar tiem 10 000 nodokļiem un 5 darba vietām, ka tur būs liels pieplūdums, jo par to ir liels šaubas, vai nebūsim godīgi? Redziet, precizi absolūti aprēķināt sekas nevar neviens. Uz jautājumu, kāpēc, vai mums ir aprēķini, vai mēs zinām, kāds būs rezultāts. Ziniet, es esmu daudzreiz dzīvē mēģinājis kaut ko piedāvāt, kuru ļoti bieži daudzi teica, ka nekas nebūs. Un es 2 lietas tikai minēšu. Viena no tām bija jautājums, kad bija jāsamazina nodokļi. Uzņēmuma ienākuma nodoklis. Pāris gadu laikā mēs 4-kāršojām ieņēmumus. Otrs piemērs? Otrs piemērs ir tā pati lidosta. Es, ja drīkstētu dot padomu valsts prezidentam, ieteiktu šo likumu sūtīt Saeimai atpakaļ. Un motivāciju šādu, ka pirmais punkts par investīcijām kapitāla sabiedrībā, tur būtu jāpaceļ slieksnis. Un man ir simpātisks... Igaunijā, Lietuvā jau esot mazāks? Jā, lai ir mazāks. Otrs, aicinātu izņemt ārā nekustamo īpašumu. Jo? Jo tas nepiesaista investīcijas, piekrītu Zaķa kunga viedoklim, ka tas ceļ nekustamo īpašumu cenas, padara nekustamo īpašumu nenopērkamu daudziem Latvijas iedzīvotājiem. Un trešais, aicinātu atstāt investīcijas bankas subordinātajā kapitālā, kā tas ir, jo tās tiešām ir reālas investīcijas. Mēs neko nezaudējam šeit. Neatnāks, nenopirkšos nekustamos īpašumus tik un daudz, bet mēs vismaz būsim pamēģinājuši. Jautājums ir tāds, ar ko mēs riskējam? Jebkurā brīdī, ja mēs jūtam, ka šajā gadījumā pārāk daudz sāk pirkt, mēs varam pēkšņi tad vēlāk palielināt to slieksni, ja tas ir nepieciešams. Šodien mums ir jāiedzīvina ekonomika. Mēs, protams, arī diskutējām par šo griestu lielumu. Un bija deputāti, kas teica, kas tas ir 100 000? Tā taču nav nekāda nauda. Aizbraucat uz Valku un pasakiet kādam, ka 100 000 nav liela nauda. Prezidenta arguments? Ka arī reģionos mēs gribam, lai ieguldam. Un tur 50 000, 25 000 ir ļoti liela nauda. Un tās 5 darba vietas apē ir kā ēst vajadzīgas, ja nevis par viņām ņirgāties. Es prezidentam aicinātu šo likumu atgriezt atpakaļ Saeimā un lūgt pārskatīt Saeimas deputātiem tikai viena norma attiecībā par nekustamā īpašumā, par to, ka tiem, kad nekustamies īpašums par iepriekš minēto summu tiek dota termiņu uzturēšanās atļauja,
un kā argumentu lietot to, ka šāda veida jauna norma riskus atgriezties pie nekustamā īpašuma burbuļu uzpūšanās, respektīvi riskus, ka cita ekonomikas joma atkal tiek atstāta novērtā, ka šie riski ir augstāki nekā un tāpēc izslēgt vispār nekustamo kā tādu. Jā. Es teiktu to pašu variantu, kas jau te izskanēja, dot atpakaļ un kā pieņemam ir šie 2 pirmie punkti par uzņēmējdarbību par bankām, bet par attiecībā par nekustamo īpašumu. Tas ir tā kā nav izdiskutēts kārtīgi. Argumenti tur nav īsti pārliecinoši.